Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. But then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. There are millions in this world who are craving the pleasures earthly things afford, but none can match the wondrous pleasures that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Just fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Man ir liels prieks būt šorīt šeit, un, protams, mēs visi esam šeit, lai satiktu vienu personu, un šī persona ir Jēzus Kristus. Paaugstināt viņu vajag gan tirgus laukumos, gan mūsu dzīvēs. Pirms es sāku, es gribu lūgt, lai viņš ir atkal ar mums. Nolieciet galvas, kamēr es pazemošos lūgšanā. Mīlošais Tēvs debesīs, kāds tas ir prieks būt šeit ar taviem ļaudīm, taviem bērniem. Kungs, mēs lūdzam, lai tu būtu klātesošs ne tikai ar mums, bet mūsos. Es lūdzu, apslēp mani aiz Jēzus Kristus krusta. Viņa vārdā mēs lūdzam. Āmen. Iesākumā man ir jautājums. Vai Dievs tevi mīl? Jā. Vai Dievs mīl savu dēlu Jēzu? Jā. Vai Dievs mīl eņģeļus, kas apņem viņa troni? Protams. Vai Dievs mīl savu draudzi šeit uz zemes? Vai Dievs mīl cilvēkus, kas viņu vēl nepazīst? Vai Dievs mīl cilvēkus, kas zina par viņu, bet ir izvēlējušies viņam nesakot? Vai Dievs mīl tos, kas ir pazuduši? Vai Dievs mīl ļaunos eņģeļus?
Vai Dievs mīl Sātanu? Interesanti, kad es jautāju šos jautājumus, mēs sākam ar jā, jā, tad jā, varbūt, es neesmu pārliecināts, iespējams. Otrs jautājums arī ir vienkāršs. Ja Dievs mīl tevi, tad kāpēc? Padomājiet par to. Es dalīšos ar jums notikumā, kā mana dzīve tika pārveidota, ar īsziņu. Izklausās savādi, vai ne? Daudzi no jums lieto mobīlos telefonus ikdienā, un teikt, ka jūsu dzīve ir izmainījusi īsziņa, ir tāpat kā teikt, ka manu dzīvi izmainīja pārsūtīts ēpasts. Bet tā bija. Tas bija brīdī, kad es gatavojos tikties ar savu priekšnieku. Tikšanās nebija darba intervija. Tas bija tā. Mans priekšnieks teica: Dr. Rīzenberg, man ar tevi vajadzētu kaut kad satikties. Tas, starp citu, bija nevienmēr uz labu. Tas parasti izraisa stresu. Un tā es lūdzu savus draugus lūgt par mani. Un viens no draugiem atsūtīja man īsziņu, kur bija teikts: Es lūdzu, lai Dievs dod tev vārdus, ko teikt īstajā brīdī. Es lūdzu pēc apsolījuma Lūkas evaņģēlija 12. nodaļā. Lai kas arī notiktu, es esmu lepns par tevi. Ļoti mīļa, jauka īsziņa. Bet tā mani nepārtrauca urdīt. Tāpēc, ka tur bija teikts, lai kas arī notiktu. Lai kas? Pareizi. Es esmu lepns par tevi. Lai kas arī varēja nozīmēt, ka es tieku atlaists, vai ne? Un es varu pastāstīt, ka es esmu strādājis pilnu slodzi vasarās un daļu slodzes skolas laikā kopš 15 gadiem, un es nekad neesmu bijis atlaists ne no viena darba. Viņš teica, lai arī kas notiktu, es būšu lepns par tevi. Ja es tiktu atlaists, es pats par sevi nebūtu lepns. Kas notika ar doktoru Rīzenbergu? Viņu atlaida. Noteikti mani kolēģi darbā zina, ka es esmu kristietis. Zina, ka es esmu adventists. Viņi zina, ka es eju uz baznīcu tanī savādajā dienā. Viņi zina, ka es ēdu savādi, esmu veģetārietis. Ja mani atlaistu, kas tā būtu par liecību? Es ar to cīnījos ilgu laiku, un tad Kungs mani veda pie vēsts, kas pārvērta manu dzīvi. Atšķirsim Bībelē 2. Samuēla 14. nodaļu. 2. Samuēla 14. nodaļa un 25. pāns. 2 Samuel 14 and verse 25. Bet visā Izrēlā nebija neviena skaistāka vīra, kuru būtu vairāk daudzinājuši kā Absalomu. No viņa kāju pēdas līdz pat viņa matu celiņam, viņam nebija itin nekādas vainas. Pateikt, ka viņam nav vainas no kājām līdz matu galiņiem, ir tas pats, kas pateikt, ka viņš ir pilnīgs. Bet ārējā pilnība nevienmēr sniedzas arī iekšienē. Turiet Bībeles atvērtas šī vietā, jo mēs pārlasīsim šo vietu. 15. nodaļā, no 1. līdz 6. pantam, mēs atrodam Absalomu pilsētas vārtos. Tur vīri ir sastājušies rindā, lai runātu ar ķēniņu par sūdzībām un lai saņemtu spriedumu. Un Absaloms saka tiem: Redzi, tava lieta ir laba un taisna, bet no ķēniņa puses tev nav sagaidāmas dzirdīgas ausis. Un Absaloms piebilda: Ak, ja mani kāds ieceltu par šīs zemes soģi, tad gan ik viens cilvēks, kam kāda strīdus vai tiesas lieta būtu, varētu nākt pie manis, un es tam spriestu taisnību. Kas ir Absaloms? Jā, Dāvida dēls. Tātad viņš ir princis. Absaloms iedrošināja cilvēkus nākt pie viņa, ķēniņa vietā. Un 6. pantā lasām, kāds bija rezultāts šādai uzvedībai. Un tā Absaloms zaga Izrēla vīru sirdis. Bet viņš iet vēl tālāk. Paskatieties, no 10. līdz 12. pantam. Tur mēs atrodam, ka Absaloms pasludina sevi par ķēniņu. 10. pants saka: Absaloms ir kļuvis Hebronā ķēniņš. Un 12. pantā atrodam: Un Absaloms atsauca Gilonieti Ahitofelu, Dāvida padoma devēju, no viņa dzimtās pilsētas Gilo. Tā sazvērestība pieauga spēkā un plašumā, jo ļaudis nāca un daudzi pievienojās Absalomam. Kas tas Ahitofels tāds ir? Interesants vārds, vai ne? Vai kāds zina, kas viņš bija? Noteikti tas bija Dāvida padomnieks, tas bija tekstā, bet viņš bija Batsebas vecais tēvs.
Ja šaubāties, paskatieties 2. Samuēla 23. nodaļas 34. pantā. Tie dos jums ieskatu. Kā jūs domājat, ko Ahitofels senī laikā domāja par Dāvidu? Vai varat iedomāties? Jūsu mazmeitas vīrs tiek nogalināts ķēniņa sazvērstības dēļ. Ķēniņš pārguļ ar jūsu mazmeitu. Padara viņu grūtu, tad melo visu priekšā. Un kādu sodu ķēniņš saņem? Neko redzamu. Ahitofels gaidīja, kad varēs atriepties Dāvida namam, un viņš atrada iespēju Absaloma dumpīt. Bet kļūst vēl sliktāk. Lasām 16. nodaļā 11. pantā. Jūs atradīsiet, kā Dāvids bēg no Jeruzālemes, lai glābtu savu dzīvību. Un tas ir tāpēc, ka viņa dēls ir iesoļojis pilsētā, lai to ieņemtu. Dāvids nepaliek Jeruzālemē, lai to aizstāvētu. Viņš negrib pakļaut Jeruzālemi asins izliešanai. Un kad viņš mūk no pilsētas, kāds puisis iznāk un sāk mest uz viņu akmeņus un saka, tas pareizi, labāk mūc. Dievs tev atmaksā par visu asins izliešanu, ko tu esi nodarījis Saula namam. Vai Dāvids to nodarīja? Vai Dāvids grēkoja pret Saula namu? Atcerieties, ko Dāvids darīja. Kad Sauls bija alā un Dāvids turpat blakus, viņš varēja to nogalināt vienā mirklī. Un ko Dāvids darīja? Viņš nogrieza viņa drēbju stūri, un pat tas urdīja Dāvida sirdsapziņu. Kad Sauls atradās pie viņa kājām, Dāvida kalps viņam blakus sacīja, es sitīšu vienreiz, man pat to nevajadzēs darīt otrais. Un Dāvids teica, nepieskaries tā kungas vaidītajam. Dāvids nekādos apstākļos neizdarīja neko nepareizu pret Saula namu. Tā bija viltus apsūdzība. Klausieties, ko Dāvids saka 11. pantā. Un Dāvids sacīja Abišajam un visiem saviem kalpiem, redzi, mans paša dēls, kas cēlies no maniem gurniem, tagad tīko pēc manas dzīvības. Vai tad ne vairāk šis Benjamīnietis, ļaujiet tam, lai viņš lādas, jo tas kungs viņam to ir licis. Šeit redzam, ka Absaloms meklē iespēju nogalināt savu tēvu un kļūst vēl ļaunāk. Lasām no 20. līdz 23. pantam no tās pašas nodaļas. 2. Samuēla 16. nodaļa un 20. līdz 22. pants. Un Absaloms sacīja Ahitofelam, dodiet padomu, ko lai mēs iesākam. Absaloms ir nodibinājis savu valsti Jeruzālemē, un tagad viņš prasa savam tuvākajam padomdevējam padomu, kādiem būtu jābūt viņa pirmajiem darbiem. Un Ahitofels atbild, lai viņš guļ ar sava tēva sievām, tā, lai visi to zina. Nebija nekā ļaunāka, ko Absaloms būtu varējis darīt. Un inspirēts avots mums saka, ka Absaloms to darot saviem sacelšanās un slepkavības grēkiem pievienoja vēl asins grēku. Tagad mēs pievēršamies cīņas ainai 18. nodaļā. Dāvids ir sakārtojis savus spēkus, un jūs zināt, kam ir lielāka armija. Absalomam bija liels pārsvars. Inspirācija mums saka, ka Absaloma spēki tik ļoti pārsniedza Dāvida spēkus, ka Dāvida vīri salīdzinājumā ar tiem izskatījās kā saujiņa. Elena Vaita saka, ka veiksme bija pret Dāvidu, un ja Dievs neiejauktos, Dāvids un viņa vīri būtu zaudējuši. Dāvids sadala savus spēkus, 18. nodaļa no 1. līdz 5. pantam, 3 daļās, un pirms iziešanas kaujā dod viņiem vienu beidzamo pavēli. Kas tā ir par pavēli? Viņš saka, apējieties saudzīgi manis dēļ. Ar ko? Ar jauno cilvēku Absalomu. Vai viņš to iečukstēja ģenerāļiem ausī? Ne ir teikts, ka ik viens dzirdēja šo Dāvida pavēli attiecībā uz Absalomu. Un tā armijas satiekas Efraīma mežā, sākas cīņa, un Dāvida spēki uzvar. Absaloms redz sakāvi, viņš gatavojas bēgt, bet viņš ieķeras ar matiem kokā. Un mūlis turpina skriet, un Absaloms paliek karājoties gaisā. Kāds kareivis viņu tur atrod un nenogalina. Viņš nāk pie ģenerāļa un saka, es redzēju Absalomu karājamies kokā. Joābs 18. nodaļas 11. pantā saka, ja tu viņu redzēji, kāpēc tu viņu nenogalināji? Es būtu tevi apbalvojis. Un 12. pantā mēs saprotam ķēniņa Dāvida pavēles nopietnību.
Kareivis saka Joābam, un arī tad ne, ja man saujā tiktu noskaitīti 1000 sudraba gabali, es tomēr neizstieptu savu roku pret ķēniņa dēlu, jo ķēniņš mums dzirdot pavēlēja, saudzējiet jaunekli, manu dēlu Absalomu. Joābs saka, vienalga, es tagad nevaru ar tevi runāt. Viņš aiziet, savāc savus vīrus, iedur 3 reizes Absalomam sirdī. Un kamēr Absaloms vēl mokās nāves agonijā, viņš 10 cilvēku ielēgts, tiek sists, nogalināts, iemests bedrē, un Absaloms ir pa galam. Bet ir vēl kāda lieta, kas jāizdara. Kas gaida pilsētā kaujas iznākumu? Dāvids. Viņi sūta ziņnesi, lūkojiet 28. pantā. Tad Ahimāts izsaucās un sacīja ķēniņam: Slavēts lai ir tas kungs tavs Dievs, kas ir uzveicis tos vīrus, kuri bija savas rokas izstiepuši pret manu kungu un ķēniņu, tos nododams mūsu varā. Ķēniņa pirmais jautājums nav, cik daudz kritušo. Viņa pirmais komentārs nav, slava Dievam, kas man izglābis no maniem ienaidniekiem. Kāds ir viņa pirmais jautājums? Vai jaunais cilvēks Absaloms ir drošībā? Ziņnesis dod viņam ļoti nekonkrētu atbildi. Un nāk otrs ziņnesis, 31. pāns. Mans kungs un ķēniņ, atļauj man pasludināt labu vēsti, ka tas kungs ar taisnu spriedumu ir tev piešķīris uzvaru pār visiem tiem, kas vien bija pret tevi sacēlušies. Vai Dāvids atbild: Jā, to jau teica pirmais ziņnesis, paldies, ka riskējāt ar savu dzīvību manis dēļ. Vai viņš saka: slava Dievam, kas mani atbrīvoja no lauvas un lāča mutes un tagad no šīs sazvērestības? Vai ievērojat, ka viņa jautājums ir tas pats, lietoti tie paši vārdi? Viņš jautā, vai jaunais cilvēks Absaloms ir drošībā? Šīs ziņnesis dod citādu atbildi. Viņš saka, lai tā kā šim jauneklim klājas, klātos visiem mana kunga un ķēniņa ienaidniekiem, un visiem tiem, kas pret tevi ar ļaunu nolūku saceļas. Tagad Dāvids zina, ka Absaloms ir miris. Es gribu, lai jūs lasāt ļoti uzmanīgi. Lasiet 1. Samuēla grāmatas 1. pantu. Tad ķēniņš ļoti noskuma, un viņš uzkāpa vārtu augšējā telpā un raudāja un sauca: Mans dēls Absalom, manu dēliņ, mans dēls Absalom, kaut jau kāds būtu man ļāvis mirt tavā vietā. Ak, Absalom, manu dēliņ, mans dēls. Vienkārši jautājums. Vai Dāvids mīlēja Absalomu tāpēc, ka viņš bija lojāls viņa pavalsnieks? Vai atceraties, kurš karš nogalināja vairāk ASV pilsoņi nekā visi citi kari Savienotajās valstīs kopā ņemot? Kas? Pilsoņu karš. Tas ir tas, ko Absaloms izdarīja Izraēla tautai. Tātad tas nebija iemesls. Droši vien Dāvids mīlēja Absalomu tādēļ, ka bija ļoti pieķēries šim dēlam. Bet dēls mēģināja nogalināt savu tēvu, ignorējot pat dabīgās jūtas. Tas arī nevarētu būt iemesls. Droši vien Dāvids mīlēja Absalomu tādēļ, ka Absalomam bija skaidrs sirds un cēls raksturs. Draugi, jūs nevarat izdarīt ko sliktāku kā asinsgrēks reizināts ar 10. Tas nebija iemesls, kāpēc Dāvids mīlēja Absalomu. Pajautāšu jums vienkārši jautājumu. Kāpēc Dāvids mīlēja Absalomu? Tik ļaunu, cik ļauns viņš bija. Bet neskatoties uz visu, viņš bija Dāvida dēls. Un tanī brīdī Dievs runāja uz manu prātu 3 vārdus, kurus es neaizmirsīšu tik ilgi, kamēr vien dzīvošu. Tas nebija kā uguns debesīs vai griestos. Es nedzirdēju balsi un neskrēju skatīties drēbju skapī vai gadījumā tur kāds nav. Es saku, ka Dievs uz mani runāja, jo manā prātā ienāca jauna doma. Un tā bija aptuveni šāda. Tim, es tevi mīlu ne tāpēc, ka tu esi ārsts un katru dienu glāb cilvēku dzīvības. Tim, es tevi mīlu ne tāpēc, ka tu katru mēnesi velti 1 nedēļu manai lietai. Es tevi mīlu ne tāpēc, ka stāsti savas liecības.
Es tevi mīlu ne to labo lietu dēļ, ko tu dari, lai gan tas mani dara laimīgu. Es tevi mīlu ne tāpēc, ka esi kristietis. Es tevi mīlu ne tāpēc, ka esi adventists. Šīs lietas man patīk, bet tas nav tas, kāpēc es tevi mīlu. Tim, es mīlu tevi tāpēc, un te ir šie 3 vārdi, ka tu esi mans. Un tādī brīdī es nokritu ceļos un raudāju, kā nekad mūžā nebiju raudājis. Tādēļ, ka es beidzot ieraudzīju Dievu. Nepārprotiet mani, tas nebija tā, it kā es nezinātu, ka Dievs mani mīl. Protams, es zināju, ka Dievs mani mīl. Kā dziesmiņā, Jēzus mani ļoti mīl, tā ir rakstīts Bībelē. Bet varu teikt, ka izpratne, kāpēc viņš mani mīl, pārveidoja manu dzīvi. Un es gribu jums teikt, ka biju šo patiesību pamanījis viscaur savai profesionālajai karjerai, bet nebiju sapratis līdz šim brīdim. Nāciet man līdzi uz reanimācijas nodaļu. Dr. Riesenberg, mums ir pirmās pakāpes trauma. Pacients, 15-gadīgs puisis, tiks atvests pēc 5 minūtēm. Sadursme no sāniem uz ātrgaitas šosejas. Viņa kreisā puse nelaimes gadījumā ir sadragāta. Viņš neelpo. Viņa sirds nepukst. Visi pārējie pasažieri tika izsviesti laukā, un tiem nekas nekait. Neatliekamās medicīnas mediķi cenšas intubēt pacientu, un tiek veikta mākslīgā elpināšana. Pēc 5 minūtēm. Es apģērbjos. Es pasaucu rentgenologu, es izsaucu neiroķirurgu, es izsaucu traumatologu. Es pasūtu 4 vienības 0. grupas rezus negatīvās asinis. Es pasūtu plēras, drenāžu, centrālās vēnes pieeju, un mēs gatavojamies palīdzēt jauneklim, kas cīnās ar savu dzīvību. Neatliekamā palīdzību viņi ieved un veic mākslīgo elpināšanu, un katru reizi, kad viņi uzspiež, es dzirdu krakšs. Viņi to uzveļ uz reanimācijas gultas manā priekšā. Es paķēru endotraheālo cauruli un ievadīju caur viņa asiņainajām balssaitēm trahejā. Es ieslēdzu elpināšanas aparātu, un sarkanas asins putas iet uz augšu un uz leju pa caurulīti. Es atklāju, ka viņa plauša ir sadragāta un asiņo, un tā jāizpleš. Es noziedu krūšu kurvi ar jodu, ātri ievietoju plēras drenāžu, un kad es ievietoju plēras drenāžu, no turienes iztecēja litrs asiņu, 2 litri, 3 litri ar asinīm, un tanī brīdī es atkāpos. Tāpēc, ka es zinu, šis jaunais cilvēks mirs. Kāds pamana manu sejas izteiksmi, un viņš saka, nē, kāpēc? Kāpēc tas nebiju es? Kāpēc es nebraucu šodien viņa vietā? Un kas to teica? Tas bija viņa tēvs. Un jaunais cilvēks nomira. Nāc man līdzi reanimācijas nodaļā. Dr. Riesenberg, jums jāparaksta pasūtījums vēnā ievadāmajam šķidrumam. Mums ir 8 gadus veca meitenīte, kas vemj uzgaidāmajā telpā. Es saku, labi, šeit ir pasūtījums. Un es redzu, kā uz ratiņiem istabā ieved meitenīti. Viņai ir 8 gadi, bet viņa izskatās, it kā viņai būtu 4. Viņa ir ļoti maza un izdilusi, viņai nav matu, un viņa bez apstājas vemj ķīmijterapijas, ko lieto cīņai pret vēzi dēļ. Viņa izvemj pusdienas, tad viņa izvemj gļotas, tad viņa izvemj dzeltenu, tad viņa izvemj zaļu, un tad, kad viņa sāk vemt asinis un mēs nevaram to apturēt, es dzirdu istabas stūrī saucienu. Kāpēc? Kāpēc tā nebiju es, viņas, kam ir vēzis vietā? Kas to teica? Tā bija viņas māte. Un es varētu jums stāstīt stāstu pēc stāsta, atkal un atkal. Šauta brūce krūtīs, mēs dodam asinis, vēl asinis, ar instrumentu aizspiežam aortu. Veicam kardiopulmonālo reanimāciju, injicējam adrenalīnu sirds kambarī. Es turpinu pasūtīt vēl un vēl asinis. Mēs jau izlietojam ap 40 asins vienībām, un asins banka zvana un saka, Dr. Riesenberg, mums šī slimnīcā vairs nav 0. grupas negatīvās asinis, jūs esat visu izlietojis. Un pēkšņi kāds pagrūž citus malā, noguļas uz kušetes blakus upurim un saka, man ir 0. grupas negatīvās.
Ņemiet, cik nepieciešams. Kas tas ir? Tas ir viņa tēvs. Vai šie cilvēki ir kristieši, kā jūs domājat? Nevienmēr. Viņi varētu būt, bet šajos piemēros neviens no viņiem nebija kristietis. Bet viņi saprot patiesību, kas pārveido pasauli. Kāpēc Dievs mīl tevi un mani? Tu redzi tikai zipsni no tās mīlestības brīdī, kad vecāks tur savu mirstošo bērnu, kurš slīd prom no viņa. Jūs sakāt, Tim, tas ir par daudz, tas ir neaptverami, tā ir neprātīga mīlestība. Dievs nevar mani tik ļoti mīlēt, tāpēc, ka es esmu darījis tik daudz lietu, kas ir pret Dievu. Es esmu tāds liekulis. Tu nezini, kāda ir mana dzīve. Es esmu pārliecināts, ka uz šo brīdi es jau esmu izdarījis nepiedodamo grēku. Vai gribat zināt, kas ir nepiedodamais grēks? Es varu jums to pateikt. Nāciet man līdzi atkal uz uzņemšanu. Es saņemu zvanu. Dr. Rīzenberg, mums ir 7 mēnešus vecs mazulis, pilnīga sirds apstāšanās. Viņš ir ticis nolikts uz vēdera pagulēt blakus savai vecmāmiņai, starp citu, nekad tā nedariet. Un pēc brīža atrasts dzils un neelpojošs. Mediķi cenšas bērnu intubēt. 5 minūšu laikā viņš būs klāt. Es izsaucu pediatrus, es izsaucu rentgenologu, es sagatavoju adrenalīna devu un antropīnu. Es uzlādēju defibrilātoru. Un mēs sagatavojamies šī bērniņa ieviešanai. Viņu ieved, un tie izdara mākslīgo elpināšanu viņa mazajām krūtiņām. Es caur viņa balss saitēm ievadu salmiņa resnuma caurulīti un ieslēdzu elpināmo aparātu. Un es sāku viņu elpināt. Es ieslēdzu monitoru un redzu lielu taisnu līniju. Lai gan tā nav pilnīgi taisna līnija, tur ir neliela kambaru fibrilācija. Dodiet viņam šoku. Nekas nenotiek. Mēs dodam viņam adrenalīnu, mēs dodam viņam antropīnu, mēs dodam viņam šķīdumus, mēs vēl vairākas reizes pielietojam elektrošoku un mēs uzsākam cīņu par šī bērna dzīvību. Paiet 10 minūtes, 20 minūtes, paiet 30 minūtes, un ap 30 minūtēm vienmēr kaut kas notiek. Es dzirdu soļus sev aizmugurē, un es zinu, kas tas ir. Man pat nav jāpagriežas, lai paskatītos. Soļi apstājas man aiz muguras un brīdi nogaida. Pēc brīža es jūtu pieskārienu plecam. Es pagriežos. Un kā jūs domājat, kas tas ir? Viens no vecākiem. Šī gadījumā tēvs. Un viņš saka, Dr. Rīzenberg, es novērtēju visu, ko esat darījis mana zēna Džonija labā. Pēdējās 30 minūtes es puisēnu vēroju. Viņš pat nav ievilcis elpu bez elpināšanas mašīnas palīdzības. Es vēroju to monitoru tur augšā un es redzu to taisno līniju, un es esmu redzējis filmās, ka tas nav labi. Un šobrīd man jāzina jūsu profesionālais viedoklis. Vai vēl ir kāda cerība? Viņi visi vaicā vienu un to pašu jautājumu. Un ja es pagrieztos un sacītu, Džonsona kungs, ziniet, pirms jūs atnācāt, es redzēju Džoniju nedaudz pašu elpojamu. Es redzēju nelielu viņa sirds aktivitāti. Es domāju, mums ir neliela iespēja, ka viņš dzīvos. Kā jūs domājat, ko viņš teiktu? Turpiniet, uz priekšu, turpiniet. Ko jūs runājat ar mani? Rūpējieties, strādājiet pie mana dēla. Bet tas nebija tas, ko es teicu. Es teicu, Džonsona kungs, jums taisnība. Pat ja jūs tikko būtu redzējis jūsu dēla sirdspūkstus, un šobrīd viņš sāktu pats elpot, viņa smadzenes ir jau mirušas. Vairāk nav nekādu cerību. Šis ir nepiedodamā grēka brīdis. Vai jūs sapratāt?
Kā jūs domājat, ko vecāki man saka, kad es viņiem paziņoju, ka ir zudušas visas cerības? Vai viņi saka, dodiet viņiem vēl vienu elektrošoku? Kāpēc, lai jūs viņam neievadītu vēl pāris caurulīšu, lai viņš pirms nāves vēl pamokās, jo viņš nomirs tā vai tā? Domājat, kāds tā saka? Nekad neviens man nav ko tādu teicis darīt. Kā jūs domājat, ko viņi saka? Viņi saka vienu un to pašu. Viņi raud, sērojot par savu bērnu zaudējumu. Un tad viņi saka, lūdzu, vai jūs varat pārtraukt? Vai jūs varat izslēgt savas mašīnas? Vai jūs varat noņemt visas adatas un izvilkt visas caurulītes, lai mēs varam atvadīties no mūsu Džonīša? Un vai jūs zināt, ko es daru? Es daru, kā viņi lūdz. Es izslēdzu mašīnu, es izvelku caurulītes un pasaku māsiņām, lai novāc adatas. Nāves iestāšanās 2:34 no rīta. Dodu Džonsoniem laiku pabūt kopā ar dēlu. Es izēju no telpas, aizvelku aizskaru, un viņš nomirst. Tas ir brīdis, kad notiek nepiedodamais grēks, kad Dievs uzlūko tavu dvēseli, un viņš zina, ka vienalga, vai viņš sūta tev svētību vai sitienu, vai viņš sūta padomu caur kādu vai tieši caur Svēto garu, bet nav nekādu atgriešanās pazīmju, vairāk nav nekādu cerību. Dievs rīkojas tā, kā jebkurš mīlošs vecāks rīkotos. Viņš ļauj tev iet. Jo kurš vecāks gan grib, lai viņa bērna pēdējie brīži ir ciešanu un sāpju pilni? Viņš ļauj tev iet. Kad es pārdomāju par tiem pacientiem, ko esmu sastapis, un pārdomāju par viņiem Dieva mīlestības gaismā, es saprotu Dievu jaunā, citā veidā. Dievs saka 2. Pētera 3. nodaļā un 9. pantā. 2. Pētera 3. nodaļa un 9. pants. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka cik daudzi, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Tagad es saprotu, kāpēc Mateja 18:12 Dievs atstāja 99 tuksnesī un iet meklēt vienu pazudušo. Es esmu šo jautājumu prasījis daudzās auditorijās, un esmu redzējis vecākus, kam bija, ja nemaldos, pat līdz 14 bērniem. Un es sacīju, 13 no jūsu bērniem ir veseli, bet viens ir kritiskā situācijā intensīvās terapijas nodaļā. Kur jūs būsiet šī brīdī? Intensīvās terapijas nodaļā. Dievs, kas radījis visas planētas, ir koncentrējies uz vienu. Un tā ir mūsu planēta. Tādēļ, ka viņa bērni ir briesmās. Lai gan viņš mīl visus savus bērnus, tomēr visas viņa pūles ir koncentrētas šeit. Viņš atrodas tur, kur ik viens vecāks atrastos. Es saprotu. Paskatīsimies no otras puses. Pieņemsim, es aizietu pie šīs mātes, kuras bērns tikko nomira. Un brīdī, kad viņa ar vīru sēro par Džonija zaudēšanu, uzliktu roku uz viņas pleca un teiktu: Džonsona kundze, man ļoti žēl, ka jūs zaudējāt savu dēlu, bet jūs esat jauna un jums ir pāris citu bērnu, tā ka zaudējumam nevajadzētu būt nekādai problēmai. Tad nu gan es tiešām pazaudētu savu darbu. Varbūt arī saņemtu pļauku. Un es varbūt varētu teikt, jūs esat jauna un iespējams jums būs cits bērniņš, un nosauciet viņu par Džonīti. Kā tas būtu? Tas nebūtu tas pats, vai ne? Vai šeit auditorijā ir dvīņi? Kā būtu, ja es jūsu vecākiem teiktu:
ka viens no jums ir gājis bojā autoavārijā, bet tas nekas, jo otrs dvīnis ir izdzīvojis. Vai tas līdzētu jūsu vecākiem? Nedrusciņ. Jā, Dievs ir radītājs, bet dažkārt mēs domājam par viņu kā par zinātniska projektu vadītāju. Jūs izgatavojat nelielu māla bļodiņu, nesanāca, jūs sajaucat mālus un sākat visu no gala. Man žēl, bet tā tas nenotiek. Dievs nevar radīt vēl vienu tevi. Ik viens bērns ir unikāls un īpašs. Es ilustrēšu to tā, lai jūs nekad neaizmirstu. Cik daudzi no mums grib celties augšām celšanās rītā? Pie pirmās augšām celšanās. Pareizi, jūs atceraties, kas notiks. Jūs gribat celties augšā pirmajā augšām celšanā tāpēc, ka tā ir taisno augšām celšanās. Un tā, kad jūs piecelsieties no kapa, es zinu, ko jūs darīsiet vispirms. Jūs neiesit, lai skatītos, kā spēlējas lauva un jērs. Jūs nemeklēsiet savu eņģeli. Jūs vispirms pat nemeklēsiet Jēzu. Vai zināt, ko jūs meklēsiet vispirms, kad piecelsieties no kapa? Jūs meklēsiet, kur ir jūsu bērni. Un ja jums ir 10 bērni, jūs viņus skaitīsiet, ikvienu, kas būs ar jums. 8, 9, 6, 7, 8, 9. Un ja jums viena trūks, tikai viena paša, jūs dosieties patiešo pie Dieva, uz viņa troņa istabu. Tas būs jūsu pirmais pārbaudījums. Jūs neiesit, lai paņemtu dzīvības koka augli, bet tieši uz Dieva troņa istabu, un jums būs viņam jautājums. Un šī jautājumā būs tikai viens vārds. Un kāds tas būs? Kāpēc? Jūs atvedīsiet savus bērnus un prasīsiet, kāpēc? Es nezinu, ko Dievs atbildēs, bet es ticu, viņš paņems tevi pie rokas un vedīs pa zelta ielām un rādīs vienu tukšu mājokli pēc otra un sacīs, kāpēc? Nav nekāda iemesla, kāpēc. Es izdarīju visu, ko varēju, lai izglābtu tavu dēlu. Tāpēc, ka viņš ir arī mans. Un jūs sērosit. Redziet, Dievs nenoslauka asaras līdz otrai augšām celšanai. Vai jūs to zinājāt? Jūs sērosit šos 1000 gadus, kad jūs pārlaposit ierakstus grāmatās un lasīsit, kāpēc jūsu bērni nav šeit. Bet būs viens, kas sēros vairāk nekā mēs visi kopā. Un kurš tas ir? Tas ir Dievs. Tāpēc, ka viņš ir mūsu visu lielais tēvs. Un te nu mēs nonākam pie domas par Sātanu. Atcerieties, es prasīju, vai Dievs mīl Sātanu? Vai tagad redzat skaidrāk? Vai saprotat? Protams, Dievs mīl Sātanu, tāpēc, ka viņš ir mūsu visu lielais tēvs. Bet ir starpība starp jums un Sātanu. Atšķiriet Mateja evaņģēlija 25. nodaļu. Mateja evaņģēlija 25. nodaļa un 34. pants. Mēs esam lielajā tiesas dienā. Pa labo roku ir avis un pa kreiso roku āži, pareizi. Mateja evaņģēlija 25. nodaļā. Mateja evaņģēlija 25. nodaļas 34. pantā Dievs saka: Nāciet šurp jūs man tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta kopš kuriem laikiem? No pasaules iesākuma. Un tiem, kas pa kreiso roku sacīs: Eita nos no manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta. Kam? Vēlnam un viņa eņģeļiem. Tur nav teikts, ka tas ir sagatavots tev. Tur nav teikts tev. Kā tur ir teikts? Vai ievērojāt atšķirību? Cik cilvēkiem bija paredzēts pazust? Nevienam. Cik daudzus Dievs grib glābt? Visus. Cik savus bērnus jūs gribat izglābt? Visus. Vai jūs saprotat? Dievs savus bērnus grib tur vairāk par visiem. Un viņš negrib padoties, līdz viņam ir visi.
vai arī vairs nav nekādu cerību. Bet ievērojiet atšķirību. Kam ir paredzēta uguns jūra? Sātanam un viņa eņģeļiem. Vai redzat atšķirību? Vai Sātans ir grēcinieks? Protams. Vai jūs esat grēcinieks? Protams. Bet kāda ir atšķirība? Laikmetu ilgas 761. lapusē pierakstiet un vēlāk pārlasiet. Laikmetu ilgas 761. Pat būdams grēcinieks, cilvēks atradās pavisam citā stāvoklī nekā Sātans. Debesīs Lucifers grēkoja, atrodoties Dieva godības gaismā. Viņam vairāk nekā jebkurai citai radītai būtnei bija atklāta Dieva mīlestība. Sātans izvēlējās sekot savai patmīlīgajai un neatkarīgajai gribai, kad jau bija sapratis Dieva raksturu un iepazīst viņa laipnību. Viņa izvēle bija galīga. Kāpēc Sātana izvēle bija galīga? Nākamais teikums atbild. Viņa izvēle bija galīga. Neatlika vairs nekas, ko Dievs būtu varējis darīt, lai viņu glābtu. Vai saskatāt šeit nepiedodamo grēku? Ko Dievs varēja izdarīt vēl vairāk, lai viņu glābtu? Neko vairāk nevarēja izdarīt. Kāpēc tā? Kāpēc Dievs nevarēja izdarīt neko vairāk, lai glābtu Sātanu? Pajautāšu jums tā, kas ir vienīgā lieta, kas vada jūs pie nožēlas? Jā, Romiešiem 2:4 pareizi. Romiešiem 2. nodaļā un 4. pantā. Jeb tu pārproti viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos. Tagad es jums pajautāšu, cik daudz Sātans zināja par Dieva laipnību? Labi, ja Dievs ir šeit, kur bija Sātans? Tepat blakus viņam. Nav iespējams būt vēl tuvāk Dievam. Sātans bija pieredzējis Dieva laipnību, bet viņš izdarīja savu izvēli, neskatoties uz to. Nebija nekas vairāk, ko Dievs varētu darīt, lai viņu izglābtu. Tāpēc velns un viņa eņģeļi ir pazuduši. Tāpēc, ka Dievs ir izsmēlis visus resursus. Dievam vairs nav nekā, kas Sātanu un viņa eņģeļus pārliecinātu. Un tagad es pabeigšu iepriekšējo citātu. Viņa izvēle bija galīga. Neatlika vairs nekas, ko Dievs būtu varējis darīt, lai viņu glābtu. Bet cilvēks tika pievilts. Viņa prātu aptumšoja Sātana ļaunprātīgā izlikšanās. Tas nepazina Dieva mīlestības augstumu un dziļumu. Viņām vēl bija cerība atzīt Dieva mīlestību. Iepazīšanās ar Dieva raksturu to vēl varēja atvest atpakaļ pie radītāja. Tā ir starpība starp tevi un mani un Sātanu. Es nepazinu Dieva mīlestību. Es nezināju, ka Dievs mani mīl tā, kā tie vecāki mīl savus bērnus, kuri izslīd no viņu rokām. Es nesapratu viņa mīlestības augstumu un dziļumu pret mani. Es biju pievilts. Vai kāds no jums ir pamodies nakts vidū? Apkārt ir piķa melna tumsa, un jūs nezināt, kur jūs atrodaties. Vai jums tā kādreiz ir atgadījies? Man tā ir gadījies vairākas reizes, sevišķi, kad es biju rezidentūrā, lai Dievs svētītos pasniedzējus. Es pamodos nakts vidū. Es nezinu, kur es esmu, jo apkārt ir piķa melna tumsa, un jūs pat nezināt, uz kuru pusi jūsu gultā ir galvgalis. Pa labi vai pa kreisi. Bet kas notiek, kad kāds paver šķirbiņā durvis un nedaudz gaismas iespīd istabā? Jūs tūlīt visu aptverat. Pilnīgi visu. Dievs ir pavēris durvju šķirbiņu uz manu sirdi. Un es zinu, kur es esmu. Es saprotu, kas viņš ir. Es redzu viņa mīlestību ne tikai manā dzīvē, bet pat sastopoties ar nāvi. Faktiski, vecāku mīlestību var redzēt daudz skaidrāk kritiskos brīžos.
Bet vai jūs varat iztēloties, ka mēs atgriežamies intensīvās terapijas nodaļā, un es esmu tikko paziņojis par šā bērna nāvi? Vecāki, māte un tēvs ir lūguši, lai es izslēdzu dzīvības uzturēšanas mašīnas, un es pieeju pie mātes, paskatos acīs un saku, tu izslēdz dzīvības uzturēšanas mašīnu. Ko viņa teiks? Es to nespēju izdarīt. Es to nespēju izdarīt, jo tas ir mans dēls. Un es varu apgalvot, ka tāpat ir arī ar Dievu. Redziet, Dievs ir vienīgā būtne universā, kas patiešām var paņemt vai iedot dzīvību. Un kad viņš zina, ka tev vairs nav cerību, viņam pašam ir jāļauj tev nomirt. Viņam pašam ir jāļauj tev grimt neticībā. Un ziniet, es neesmu īsti drošs, ko viņš teiks tanī brīdī, bet es zinu, ka tas nebūs. Nu, tas ir tas, ko tu esi pelnījis. Tas nu nebūs tas, ko viņš teiks. Man ir kāda doma. Ecehiela 33. nodaļas 11. pants dod nelielu ieskatu. Ecehiela 33. nodaļa un 11. pants. Tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs, man nav prieka par taisnā, par labo cilvēku, par kā nāvi, bezdievja nāvi. Pasakiet man, vai jūs saprotat žēlastības laiku un kas notiek, kad bezdievja nomirst? Viņi ir pazuduši. Jūs to aptverat? Dievs saka, man nav prieka par bezdievja nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties, jau atgriezieties no saviem ļaunajiem ceļiem. Kāpēc tu gribi mirt, Izraēla nams? Dievs nav laimīgs, redzot, ka cilvēki pazūd. Dievs nav laimīgs, redzot, ka kāds izbauda savu grēka sekas. Hozejas 11. nodaļas 8. pants. Hozejas 11. nodaļa 8. pants parāda iekšējo Dieva sirds konfliktu brīdī, kad viņš pasniedzas, lai izslēgtu dzīvību uzturošo mašīnu. Hozejas 11. nodaļa 8. pants. Kā es tevi lai atstāju, Efraim? Es to nevaru izdarīt. Vai jūs redzat Dieva tēvišķo sirdi? Līdzīgi kā mātes sirds, kas cīnās, cieš, lai atļautu savam visdārgākajam zemes dārgumam aiziet. Padomājiet brīdi par to. Es nezinu, ko Dievs teiks, bet kad es paziņoju par nāvi, it sevišķi bērna nāvi, un tad es atstāju telpu un aizvelku aizskaru, ziniet, ko es dažkārt daru? Es nogaidu aiz šī aizskara un klausos. Un es to esmu dzirdējis 10, ja ne 100 reižu. Es klausos, kas ir viņu pēdējie vārdi, kad viņu bērns ir miris. Un tas parasti ir apmēram tā, un es ticu, kā ar Dievu ir kaut kas līdzīgs. Es neesmu pārliecināts, kādus vārdus viņš lietos, bet es varu pateikt tos vārdus, ko gadiem ilgi saka vecāki. Viņi saka, visu labu, mūsu mazais dārgumiņ. Māmiņa un tētis tevi tik ļoti mīl, māsiņai tevis pietrūks. Mums trūks visu to lietiņu, ko tev patika pielīmēt pie leduskapja. Mums pietrūks tava mazā smaida un tā prieka, ko tu ienesi mūsu mājā. Dakteris un māsiņas centās tik ļoti, bet tagad ir par vēlu. Tagad dusi, mūsu mazulīt, dusi mierīgi, bet Dievam būs jāsaka, dusi mūžīgi, un jūs nomirsit. Bet Dievs sēros tā, kā kāds sēro pēc sava vienīgā bērna. Dažkārt man cilvēki jautā, kas būtu noticis, ja Ieva būtu ēdusi augli no Ēdenes dārza aizliegtā koka, un tad dotos pie Ādama un teiktu, skat, auglis ņem arī tu, bet Ādams atbildētu, nē, paldies, man visa ir gana.
kas būtu noticis? Of course, Adam was Ādams, making the protams, decision pieņemtu for the human lēmumu, race, kas right? ietekmētu visu cilvēci. So Eve's kinda left Ieva there. paliktu atstāta viena. Now, I don't Es know nezinu, exactly kas what would tieši happen. būtu noticis. It seems Grāmatā to hint Sentēvi un pravieši in patriarchs ir and dots prophets mājiens, that ka Dievs, God who kas radīja created Eve Ievu, could supply varēja her viņu place. What does aizvietot. that mean? Ko tas nozīmē? Es nezinu, But people bet cilvēki question, jautā, well, what kas would happen notiktu to ar Eve? Ievu. Do you know? Bet I know ziniet, what would es happen zinu, to kas Eve. notiktu ar Ievu. Eve would face the Ieva consequences of sin. izbaudītu grēka sekas She would die. un nomirtu. And Jesus would come to save Un her. Jēzus nāktu, lai glābtu Because he viņu. would die. Tādēļ, ka mums ir We're told in teikts Desire of grāmatā Ages, laikmetu Jesus would ilgas, come ka to the Jēzus cross to nāktu die, un mirtu pie that krusta, even pat ja viens varētu tikt glābts viņa might be valstībai. saved in his kingdom. Do you realize that? Vai jūs to varat aptvert? Tikai viens. But I know Bet es that's droši true. zinu, ka tā ir patiesība attiecībā arī uz jums. Ik katrs vecāks, pat nedomājot, atdotu savu dzīvību par kaut vienu no saviem bērniem. Consider for a moment. Uz mirkli uzlūkojiet Dieva visaizkustinošāko līdzību Jesajas grāmatā, Isaiah 49. Jesajas 49. nodaļā. Isaiah 49 verses 14 through 16. 49. nodaļa no 14. līdz 16. pantam. 14 through 16. But Bet Zion Ciāna said, žēlojas. "The Tas kungs Lord mani ir has forsaken atstājis. me, and Tas my kungs Lord mani has ir forgotten me." aizmirsis. Have you ever felt that way? Vai jūs kādreiz esat tā jutušies? Vai esat jutušies tā, it kā jūsu lūkšana atsistos pret griestiem? Es esmu tā And then God juties. answers, he Un says, tad "Can a Dievs woman atbild. forget her Vai nursing var child, māte that she aizmirst should savu not have zīdaini compassion un on the son of her neapžēloties womb?" par savu miesīgo Yes, bērnu? they may Un ja forget. pat māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Behold, Redzi abu savu roku, graven you, kur where? plaukstās es tevi esmu iezīmējis. Tavi mūri ir vienmēr manā priekšā. Ja jūs saprotat kādu citu valodu, es iedrošinu jūs lasīt Bībeli arī kādā citā valodā. Spāniski te mūris tulkots kā muros. Par ko tas liek jums domāt? Angļu valodā runājošiem par sienas gleznojumu. Tas ir kā, kad mazs bērns uzzīmē kādus nelielus zīmējumus un jūs tos pieliekat pie leduskapja. Tas ir liels ķēpājums, bet ja kāds centīsies iestāstīt, ka tas neesi tu, tad tu strīdēsies un centīsies pierādīt, tas But I'm esmu gonna share es. something with you. Bet es gribu pateikt jums kaut ko, ko jūs nekad neaizmirsīsiet. Pēc 1000 gadiem Dievs noslaucīs visas asars no jūsu vaigiem. Kā viņš to darīs? Es nezinu. Kā viņš panāks, ka šīs atmiņas aiziet aizmirstībā? Es nezinu, bet viņš to izdarīs. Jūs būsiet laimīgi pēc 1000 gadiem. Bet pārdomājiet vēl vienu lietu. Kad vecās debesis aizies, kāda lieta no grēka tomēr paliks? Un kas tā ir? Kur mēs esam ierakstīti? God can't forget. Dievs nevar aizmirst. God can't. Dievs nevar aizmirst. Don't you see? Jūs redzat, Where is every human being kur written? katrs cilvēks ir rakstīts? Viņa roku dēlnās. Viņš nevar aizmirst. And have Vai you known zināt a kādu parent that's vecāku, lost kas a child? zaudējis savu bērnu? I don't Nav care svarīgi, how cik labi tie ir well-adjusted they are, I don't pārdzīvojuši care how Christian zaudējumi they are, they're un never kādi the same. kristieši True tie or ir. Tie nekad vairs nav tādi paši. will not be the same. Dievs nekad nebūs tāds pats, ja kaut viens no jums nebūs tur. Even one. Tikai viens. Because you Jo are tu uz forever mūžīgiem written laikiem esi ierakstīts viņa roku dēlnās. hands. The one thing that Viena sin will lieta, leave kas no behind grēka is the paliks. memory. Atmiņa par zaudētiem Dieva bērniem. Consider, Padomā mirkli par to. consider the heart of Padomā par Dieva sirdi. God. And when you do, Un kad to darīsi, kaut kas mainīsies. Isaiah 43, Un noslēgumā verses 1 Jesajas 43. nodaļa no 1. līdz 2. pantam. Jesajas 43. nodaļa 1. un But 2. now pants. thus says the Lord who Bet tagad created you, saka tas kungs, place your kas name tevi there. radījis. Ielieciet šeit savu And he vārdu, who formed un you, tevi O veidojis Israel. Fear Izraēl. not, for I have Nebīsties, redeemed you. I jo have es tevi called you by your atpestīju. name. Es tevi Here's the saucu three tavā words. vārdā. Un te ir tie 3 vārdi. Tu esi mans. And when that happens, Un kad tas notiek, verse 2 tad will notiek tas, take kas place ir in your rakstīts life. 2. When you pass pantā. through the waters, Kad tu I will be iesi with you, cauri and through the ūdeņiem, rivers they es shall būšu not pie overflow tevis. you. When Kad they tu walk iesi through the cauri fire, uguni, you shall tu not be nesadegsi. burned, nor Uguns shall the liesmas flames tev scorch you. nekaitēs.
You're invincible. Zini, tu esi nevainojams, vai saproti? Jo, lai arī kas notiktu, kaut kas nemainās. Un tas ir tas, ko Dievs domā par tevi, Of you. Because jo tu esi mans.